Šeit ir viens piemērs, kurš liekas ļoti sarežģīts, bet atšķirtināsim un tiksim pie skaidrības soli pa solim. Šādas tehnoloģijas pie dažādiem kultūrauga intensitātes līmeņiem, dažādām kultūrām, jūs varat atrast mūsu mājaslapā un arī produktu katalogā. Bet ko tad no viņām paņemt un kā saprast, ko darīt? Es nolēmu sadalīt pa produktu segmentiem un sāksim sekojoši. Sāksim ar ziemas kviešiem un to, kā mums sākas sezona vai kas notiek ar nezāļu apkarošanu. Tātad, ja mēs runājam par ziemas kviešiem un rudens herbicīdiem, kāds ir BASF piedāvājums? Mūsu piedāvājums šajā segmentā nav plašs, bet es teiktu, es esmu ļoti pārliecināta par Flight Forte plus Pontos. Tātad rudenī, lai ierobežotu gan viendīglapju nezāles, gan divdīglapjus, lietojot šādu risinājumu, mana pieredze bija sekojoša. Vienīgā nezāle bija, nevis nezāle, bet sārņauks, kas bija jāapkaro laukos, kur sekoja kvieši aiz rapša, bija rapsis, un tā bija stiebrošanas fāze. Tātad, jā, godīgi, pēc šī rudens maisījuma, tur, kur ir rapsis priekšaugs, var būt nepieciešams ierobežot rapsi sārņaugu, un nevis tāpēc, ka viņš vispār nav kontrolēts, bet tāpēc, ka viņš stiebrošanas fāzē tomēr atģidās un sāka konkurēt vai būt vienā augumā ar kviesi. Manā gadījumā risinājums bija 2,4D, un līdz ar to kopējās izmaksas risinājumam visas sezonas garumā ir pilnīgi labas. Otra iespēja ir cīnīties ar nezālēm pavasarī. No BASF risinājumiem ir divas iespējas. Viena no iespējām ir ārrats, tātad ārratā ir sulfonila ureā grupa, tas ir tritasulfurons, un dikamba, tātad hormonu tipa herbicīds. Un līdz ar to šim herbicīdam ir īss lietošanas laiks līdz stiebrošanas sākumam. Ko var darīt? Piemēram, ja vēl ar vienu rudenī nekas nav darīts un ir nezāļu mauras apakšā, tātad jāliek pa pieri tām nezālēm ātrāk, lai nenoēd slāpekli, tad kopā ar cikuceli var maisīt ārratu. Bet mums ir arī plašāka loga herbicīds biatlons, un biatlona priekšrocība ir tā, ka šo herbicīdu var lietot līdz pat karoglapas fāzei. Tātad, vai lietot stiebrošanas sākumā, un ja jāierobežo arī viendīglapji, tad mēs iesakam maisīt kopā ar Axial, tas nav mūsu, tas ir Syngentas produkts, un, manuprāt, ļoti stabils, drošs, nav lēts, bet labs risinājums. Vai arī viens pats biatlons var būt kā ugunsgrēka dzēsējs, ja kaut kas izlien vēlās attīstības stadijās, kad daudzus citus herbicīdus dēļ stadijām vairs nevar lietot. Tātad nav plašs klāsts, bet mēs paši droši zinām, ko no tā sagaidīt. Tālāk, otrā tēma ziemājos vai konkrēti ziemas kviešos ir augšanas regulātori. Un jāteic, ka kolēģis Māris jau ieskicēja mūsu konkrēto rekomendāciju, tāpēc es īsi tikai pieminēšu vai kaut ko nedaudz atkārtošu par cikocelu. BASF cikocelu vairs neražos, un šogad tik, cik cikocela ir, tik droši lietojiet, bet tas arī ir viss, ko BASF piedāvā. Turpmāk mēs balstīsim savas rekomendācijas tikai uz medaksiem vai terpālu, bet šajā sezonā ir iespējams, kas ir bijuši apmierināti lietot vai nu cikocelu, kam seko medaksi, vai cikocels plus medaks, to var šogad vēl mierīgi darīt. Un vēlreiz gribu uzsvērt vienu lietu, kas ir būtiski, ar ko medaksi atšķirās no modusiem un visiem citiem Trinexapak ģenēriķiem. Tātad darbīgā viela, kas šos produktus atšķir, ir kalcija proheksadions. Tā ir vienīgā no regulātoru darbīgajām vielām, kura darbojas
šodien nosmidzināju, šodien darbojas. Tas ir ļoti aktuāli tad, ja gadījumā mums ir silts pavasaris un stadijas šī brīdī sāk skriet pa dienām augšā, un tu domāji smidzināt cikucelu, bet aizgāji, un tev jau ir pirmais mezgls, nekāds cikucels nesanāks. Ir jālieto medaks. Ja šī brīdī lieto cikucelu vai modusu pliku, kas notiek? Nekāda saīsināšana nenotiek vēl 10 dienas, jo tas ir atkarīgs no darbīgām vielām un to, kā viņas darbojas uz auga hormonu sistēmu. Tātad visi modusi, cikuceli, viņiem ir nepieciešams tā kā augstu motoru uzsildīt. Nosmidzinājām, viņš tā bum, 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 paies 10 dienas, un viņš strādās lieliski un ļoti labi īsinās, bet jūs nokavēsiet to straujās stiepšanās garumā mirkli, un ja jūs būsiet iekavējuši un apakšējais starpmezglu posms būs par garu un vārgu, tad viņu vairs pēc tam augšu bremzējot nevar dabūt stabilu. Un terpāls, kā jau Māris teica, ir tāds apdrošināšana vai glābšanas riņķis. Ja ir pa garu karoglapas fāzē kvieši un ir biezi, tad mēs ar viņiem, ar terpālu varam vēl situāciju glābt. Bet sarežģītākā tēma. Un mēģināšu ļoti pamatoti sakoncentrēties un izstāstīt, ko mēs šeit redzam. Tātad, pirmkārt, lai saprastu rekomendāciju, visi produkti, kuri satur revisolu, ir ar sarkaniem burtiem šajā schēmā. Un kāds ir princips? Tātad, šeit mēs runājam par rekomendāciju situācijā, kad priekšaugs ir optimāls. Vai nu rapsis, vai nu tauriņzieži, bet katrā ziņā tie nav kvieši aiz kviešiem. Otrais punkts. Arī jau tika pieminēts šodien. Mēs iesakām mainīt azolu, ja mēs pirmajā reizē izvēlamies revisola produktu, piemēram, vai nu Kapalo Revī vai Balāja plus Flexity, tad otrajā reizē mēs iesakām izvēlēties uz proteokonazolu bāzes veidotu produktu, mūsu gadījumā prieksors vai kurbatūrs. Un otrādāk, ja mēs sākam sezonu ar proteokonazolu bāzes produktu, tātad prieksors plus kurbatūrs šajā gadījumā, tad otro mēs iesakām vai nu Revitreks, vai nu Balāja, vai Imtreks plus Balāja. Šeit uzreiz gribu pieminēt, ka mans favorīts ir Imtreks plus Balāja. Kāpēc? Tāpēc, ka ar šo kombināciju mēs iedodam visas 3 šobrīd pieejamās visspēcīgākās darbīgās vielas. Te ir spēcīgākais azols un spēcīgākais štrops, un te ir spēcīgākais karboksamīds, jeb ksemijums. Šie produkti arī ir labi, bet te tomēr ir 3 darbīgās vielas, kamēr šeit ir tikai pa 2. Būtiskākā priekšrocība pie šīs kombinācijas ir, ka visi revisola produkti sargās ilgāk, pateicoties revisola molekulai. Mēs, protams, varam panākt ilgu aizsardzību arī ar proteokonazola bāzes produktiem, bet tad ir jāliek lielākas devas vai stadija būs vēlāka. Otrā situācija, kad mēs runājam kvieši aiz kviešiem, tātad atkārtoties sējumi, salmu atliekas augsnes virspusē, mēs jau uzreiz zinām, pirmais risks, ka ātri var parādīties dzeltenplankumainība. Atgādinājums, ka dzeltenplankumainība ir kaut kāda attāla līdzība ar kartupeļu lakstupulvi tādā ziņā, ka tā kā pakulās iemeti sērkociņu un viņš aiziet. Ja nokavē dzeltenplankumainības apkarošanu, tad dabūt kontroli līdz sezonas beigām ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un tādēļ mēs tajās situācijās, kad DTR ir galvenais risks, iesakām sākt ar proteokonazols, tātad kurbatūrs ar prieksoru vai Komet plus Innox, tātad ar proteokonazolu sākam. Pie tam šeit vēl ir iespējams dalīt 2 daļās ik pa 10 dienām, ja ir ļoti agri bijusi nepieciešamība ar to pirmo, un turpinam ar revisola risinājumiem. Bet, ja jūs skaidri zinat,
ka jums konkrētajā tīrumā ir problēma atsvēda plankumainība, tad viena lieta ir, ka atsvēda plankumainībai efektīvs ir Kapolorevī, bet uz tieši šo slimību vēl efektīvāks būs Entargo plus Balāja, jo Entargo ir tīrs boskalīts, un jūs atradīsiet jebkurā sevi cienošā neatkarīgā pētījumā apstiprinājumu, ka boskalīts ir laba spēcīga viela uz atsvēda plankumainības ierobežošanu, taču tas ir efektīvs tikai stiebrošanas sākuma fāzēs. Un attiecīgi no tā izriet sekojošā apstrāde ar prieksoru plus kurbatūru. Un par ziemskviešiem trešais variants ir, ja jūs strādājat ar vienu fungicīdu apstrādi sezonā. Es zinu, ka Zemgalē tā nav vistipiskākā situācija, bet gadi mēdz būt atšķirīgi, augsnes mēdz būt atšķirīgas, tāpēc arī šāds variants ir iespējams. Bez tam tā pati rekomendācija var attiekties arī uz vasaras kviešiem. Un ļoti vienkāršs princips, kā pieņemt lēmumu par vienīgo fungicīdu. Pirmkārt, ja mēs plānojam, ka būs sezonā tikai viens fungicīds, tad vairāk par fungicīda nosaukumu ietekme būs apstrādes laikam. Jau pirmajā daļā es pieminēju tādu lietu kā latento periodu. Tas vistipiskāk attieksies uz vienas apstrādes gadījumiem, kad mums uz aci liekas slimību nav, bet viņas tur ir, tikai nav vēl redzamas. Un tādēļ ir svarīgi to nenokavēt. Līdz ar to tā būs 37. 39. fāze, kad šis vienīgais fungicīds būtu jālieto. Un tādā gadījumā mēs lietojam universālus risinājumus un spēcīgus risinājumus, kuriem ir arī iespējams ārstējošs efekts. Un deva ne mazāk kā litrs Balāja vai litrs Revitreks vai Prieksor un Kurbatūra summāri arī 1 litrs. Nākamais kultūraugs vasaras kvieši. Šeit ir atkal pilnā kopējā schēma. Un neaizkavēšos ilgi, tātad līdzīgs princips izvēloties dalīto apstrādi produktiem, fungicīdiem. Bet, ja mēs runājam par herbicīdiem vasarājos, tad šeit nāk nost tikai rudens herbicīdu daļa Flaits plus Pontus, un mūsu rīcībā ir vai nu arrats, vai nu biatlons, un ja ir jāapkaro arī viendīglapji, tad klāt nāk aksiāls. Un no augšanas regulātoriem Cikocels, Medaks Max, Medaks Top. Atceramies, ka terpāls nav reģistrēts vasaras kviešos, bet tikai ziemas kviešos. Tālāk par fungicīdu tehnoloģiju jau teicu, viņa būtiski neatšķirsies no ziemas kviešiem, bet tā kā veģetācijas periods ir īsāks, tad šeit rekomendācijā jūs atradīsiet arī Comet Pro plus Inox vai Comet Pro plus Kurbatūra, kas ir izmaksu ziņā lētāks risinājums. Apsteidzot notikumus, tur bija tehniska dabas problēma, un es nesaņēmu visus jautājumus no kolēģiem, kas bija pēc manas pirmās prezentācijas, un tādēļ bija jautājums par izmaksām, to es atceros. Un tad par izmaksām atšķirība starp Kapolorevī, tātad mums ir jārēķinās orientējoši ar 30 eiro uz hektāra, kamēr Comet plus Inox apmēram 20 eiro uz hektāra. Ļoti liela starpība izmaksās, bet arī vērtība, jeb veiktspēja tajās robežās arī noteikti atšķirsies. Tālāk pie miežiem. Atkal šādas tehnoloģijas, tā skaitā arī alus miežiem, cita tehnoloģija ir redzama mūsu mājaslapā, ko vēlos uzsvērt runājot par vasaras miežiem. Mums ir izcils produkts, fungicīds lietojams kopā ar kodni, un tā ir Sistiva. Un šeit es noteikti varu atsaukties uz kolēģi Mairu, ar kuru jūs varat diskutēt nākamajā pauzē. Sistiva ir
labs fungicīds tīklu plankumainības ierobežošanai. Tātad mēs pievienojam pie standarta kodnes Kinto sistivu, un mums nav jāvaktē šajā vai šajā stadijā. Mums būs kā pažarniekiem jāglābi mieži no tīklu plankumainības, bet to paveiks sistīva. Mēs atceramies, ka miežiem apakšējās lapas ir lielākas, un karoglapiņa miezim ir maziņa. Ja mēs aizejam atpakaļ uz mūsu stāstu par fotosintēzes nozīmi, tātad jo lielāka lapu virsma, jo vairāk spēj saražot, tātad šīs apakšējās lapas ir svarīgas, un tās pasargās sistīva. Sausā gadā var nebūt nepieciešams smidzinājums ar fungicīdu. Ieņēmīgām šķirnēm mitrā vasarā būs nepieciešams tomēr smidzinājums, bet tādā vasarā, kad ir izturīga šķirne vai sausums, kad nav daudz tīkla plankumainības, sistīva būs vienīgais fungicīds, un jums nav jāvaktē uz lauka, kad to veikt. Par herbicīdiem tur nekas būtiski neatšķirās. Par regulātoriem tātad ir divas iespējas. Vai nu medaks maks mazliet agrīnākās fāzēs, vai terpāls vēlīnākās fāzēs. Un par fungicīdiem miežos. Fungicīdi miežos ir cita rekomendācija nekā fungicīdi kviešos. Vai kāds zālē pamana, kas ir vienojošs šīm 3 rekomendācijām, kura darbīgā viela? Netic, ka neviens neklausījās uzmanīgi, bet es pateikšu priekšā. Visos 3 šajos risinājumos ir F500. F500 miežos ir izšķirošs, bet izvēles iespējas, protams, ir vairākas. Savukārt, ja mēs runājam par auzām, tad auzās ir tieši citādāk. Auzās mūsu rekomendācija balstās uz Revisola bāzes produktiem, vai nu Balaja vai Revitreks. Gan miežos, gan auzās pie augstražīgiem sējumiem noteikti labāks efekts būs no dalītas fungicīdu lietošanas. Un atkal, ja kādam interesē tieši auzu tehnoloģija un droša aizsardzība no slimībām, tad mums zālē ir, manuprāt, Latvijā viskompetentākie auzu audzētāji. Un es jūs varu iepazīstināt nākošajā pauzē, ja kāds to grib noskaidrot, kas apstiprinās, ka augstražīgās auzās ir arī labāk lietot dalīto apstrādi. Līdz ar to es esmu mēģinājusi ļoti lielā ātrumā pateikt galveno par graudaugu tehnoloģijām. Mūsu piedāvājumā paliek gan Revisola, gan proteokanazola saturieši produkti, piemērojami ar dažādām devām, dažādiem lietošanas laikiem, aizsardzībai no visām nozīmīgākajām slimībām.